Nu, esam izgājuši drošības kontroli. Esam jau pie vārtiem, vieni no pirmajiem. Un līdz izlidošanai palika aptuveni stunda. Un tad 24 stundas 45 minūtes lidojums. Cerams, ka sanāks pagulēt. Man pašam nekad nesanāk lidmašīnā normāli izgulēties. Un tad piezemēsimies tajā galā. Mēs 7:30 no rīta. Un iečikušanās apartamentos, kas būs mūsu naktsmītnes, turpmākajām 5 naktīm ir tikai 3, tā kā būs jāklaiņo kaut kur pa pilsētu. Sagurums, bet esam jauni piedzīvojumi veidībās. Kāpam iekšā pa aizmugurējām durvīm. Visi priecīgi beidzot sagaidījuši iekāpšanu. Varam doties. Nu, ko veiksmīgi esam nolaidušies Kanārijas salās, ko ietekmējam tūrā 7:30 pēc vietējā laika. Meklēsim transportu līdz pilsētai un iepazīsim pilsētu. Līdz brīdim, kad man būs iespēja iekārtoties apartamentos. Iespējīgi izmēra kaktusāni. Te ir McDonald's. Visums negrib, lai mēs ēdam neveselīgi. Tā kā otrais McDonald's otrajā valstī mūs aplauž šeit, viņš tādā no 11, tagad ir nedaudz pāri 8. Tā kā jāgaida 9, kamēr atvērsies tas lielveikals, bet mēs aiziesim tikmēr līdz jūrai. Tagad ir saulīte, ļoti vasarīgi. Pārējā komanda nav sajūsmā. Tur zem fikus ir ēna, tu var paslēpties. Kur gāja ieliņa kafejnes un bronzas kaza. Oh. Laikam kaut kas jāizdara ar to kazu. Ja parasti tās daļas, kuras ir vairāk noslīpētas, tas laikam jārīvē uz laimi. Vai ne? Tur ir osta, kur mēs bijām no rīta.
Duša vanna. Ir dārts mazā istabiņa, pat ar ventilatoru. Tas ir mūsu ūduma istaba. Milzīga viesistaba. Telzārs. Es nezinu, kas tas ir pagalms un pagalms. Pirmoreiz kaut ko tādu redzu. Ūdentiņš kafītē ir. Vēl kaut kāds kafijas ir. Nošieliņas. Trauciņi. Turpinā. Šauku mašīnas vēl nav. Labdien!